2022. gada 24. februārī Krievija uzsāka to, ko prezidents Vladimirs Putins raksturoja kā īpašu militāro operāciju. Mērķis bija vienkāršs – ātri ieņemt Kijivu un piespiest Ukrainu kapitulēt dažu dienu laikā. Taču tā nenotika. Tā sākās iebrukums stundu pa stundai, un tā Putina un Krievijas armijas plāns gandrīz uzreiz sabruka. Pirmā diena 02:00 Kijivas vietējais laiks. Amerikāņu CIP stacijas, kas paslēptas pazemes patvērtnēs pie Baltkrievijas un Krievijas robežas un darbojas sadarbībā ar Ukrainas izlūkdienestiem, sāk novērot strauju Krievijas radio un mobilo sakaru aktivitātes pieaugumu. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens izdara satriecošu publisku paziņojumu, ka Krievija iebruks Ukrainā. Tas vairs nav jautājums par to, vai tas notiks, bet gan kad. Ukrainā teritoriālās aizsardzības vienības jau ir mobilizētas, lai gan daudzi kritizē kavēšanos to aktivizēšanā iepriekšējā nedēļā. 03:00. Amerikas Savienotās valstis brīdina ANO, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir nenovēršams. Kidživā Krievijas specvienības tiek atklātas, un tām uzbrūk Kijivas civiliedzīvotāji, policija un militārais personāls. Krievijas specvienības cieš smagus zaudējumus un lielākoties ir spiestas atteikties no saviem mērķiem. 0400. Tiek ziņots par sprādzieniem gar robežu ar Baltkrieviju un Ukrainas austrumos. ASV satelītu un cilvēku izlūkošanas dati apstiprina gatavošanos masīvam gaisa uzbrukumam, kas nāks no Baltkrievijas un Krievijas lidlaukiem. Ir norādes, ka Krievi mēģinās ieņemt galvenās lidostas pie Kijivas ar helikopteru desanta spēkiem. Un tad sāks ātri ievest papildu spēkus, izmantojot tradicionālo gaisa transportu. 05:00. Ziemeļrietumu Melnajā jūrā Krievija izsludina pilnīgu jūras satiksmes aizliegumu. Krievijas Federālā jūras un iekšējo ūdeņu transporta aģentūra pēc tam izsludina visu jūras satiksmes apturēšanu Azovas jūrā, jo Melnās jūras flote veic pretterorisma operācijas. Vladimirs Putins pēc tam parādās valsts televīzijā, paziņojot par militārās operācijas sākumu Ukrainā. Esmu nolēmis veikt speciālu militāru operāciju. Kamēr Putins uzrunā Krievijas tautu, Krievijas konvencionālie spēki sāk pārvietoties pāri Baltkrievijas Ukrainas un Krievijas Ukrainas robežai. Ukrainas spēki lielākoties nepretojas šiem iebrukumiem, tā vietā izmantojot reļiefu un gatavojot slēpņus lēni iebrūkošajām kolonnām. Šī stratēģija šķiet darbojas, jo kaut kur Ziemeļukrainā teritoriālās aizsardzības karavīrs mērķē uz iebrukušu Krievijas helikopteru. Amerikā ražotais Stinger izmanto barošanas un dzesēšanas bloku un saspiestu argona gāzi, lai atdzesētu meklētāju līdz ļoti zemai temperatūrai. Tas padara helikoptera infrasarkano starojumu izteikti redzamu vēsajās debesīs kā spožu sauli. Raķete pēc tam izmanto infrasarkanos un ultravioletos sensorus, lai nofiksētu savu mērķi. Krievijas KA-52 trieciena helikopters automātiski izšauj siltuma lamatas, tiklīdz tas konstatē, ka uz to ir nofiksēts mērķis. Taču raķetes meklētājs neļaujas apmānīt sevi un trāpa augšējā rotora mezglā, liekot helikopteram spirālē krist uz zemes. Tikmēr Krievijas radioelektroniskās cīņas līdzekļi uzsāka visaptverošu kampaņu pret Ukrainas spēkiem. Pretgaisa aizsardzības radiolokatori ir būtiski traucēti, tāpat kā radiosakari. Kalibrs pārnotās raķetes trāpa pretgaisa aizsardzības pozīcijās, kuras tika pamestas tikai 24 stundas iepriekš, jo Ukrainas aizstāvi bieži maina atrašanās vietu, lai izvairītos no uzbrukumiem. Dienās pirms kara Krievijas radioelektroniskās cīņas kampaņa ir ārkārtīgi efektīva, būtiski ierobežojot Ukrainas spēju efektīvi koordinēt savu atbildi. Raķešu un aviācijas triecieni pret mobilo sakaru torņiem sākas un turpināsies nākamās 48 stundas. Taču šie panākumi Krieviem atvērtīsies pašu radītā problēmā. Krievijas izlūkdienesta aģenti, kas bija iefiltrējušies Ukrainas laukos dienas un pat nedēļas pirms iebrukuma, atklāja, ka viņi nespēja sazināties ar augstāko štābu. Viņi paļāvās uz Ukrainas mobilo sakaru tīkliem saziņai, bet tos sistemātiski iznīcina Krievijas armija. Šī koordinācijas un plānošanas trūkuma starp dažādām Krievijas armijas un izlūkdienestu struktūrām dēļ tuvākajās dienās neizdosies izmantot būtiskas priekšrocības, kā arī tiks aktīvi sabotēti pirmskara Krievijas taktiskie mērķi. Tieši šajā laikā Krievijas raķetes sāk trāpīt Kijevā, Harkivā un aizsardzības objektos visā Odessā. 05:20. Krievijas gaisa un raķešu uzbrukumi trāpa lidlaukiem ap Harkivu un militāriem mērķiem Kramatorskā un Slovjanskā. 05:30. Kara stāvoklis stājas spēkā visā valstī pēc prezidenta Zelenska dekrēta.
0,600 Krievijas kalibra raķetes mērķētas uz Hostomeļas lidostu un tuvumā esošo Nacionālās gvardes bāzi, taču triecieni lielākoties ir neefektīvi. 0,616. Sprādzieni satricina Borispoles lidostu, mērķējot uz militāro infrastruktūru, lidmašīnām, patvērtnēm un civilajām kravas lidmašīnām. Kad ir apstiprināts, ka tuvojas Krievijas gaisa desanta vienības, Ukrainas aizstāvi tiek pārvietoti, lai aizsargātu lidostas. Taču reakcija ir lēna vispārējās apjukuma un Krievijas elektroniskās iejaukšanās dēļ sakartīklos. 0,634. Ukrainas ārlietu ministrs publiski apstiprina, ka Krievijas spēki ir iebrukuši Ukrainā no ziemeļiem un austrumiem. Melnajā jūrā neliela Krievijas kuģu eskadre dodas uz stratēģiski svarīgo Zmejini salas, kas pazīstama arī kā Čūsku sala. 0,700. Krievijas raķešu kreizēts Moskva un patruļkuģis Vasilijs Baikovs vada desanta spēkus, kur mērķis ir Čūsku sala. Sala ir stratēģiski svarīga, lai kontrolētu Melnās jūras ziemeļrietumu daļu un pieeju Odesai, kas ir būtiska Ukrainas tirdzniecības osta, kas ļauj tai piekļūt pasaules tirgiem. Uz salas Krievijas operatīvā grupa pavēl 13 Ukrainas robežsargu vienībai padoties. Slavenā atbilde par aciju tiek uztverta un izskan visā valstī un pasaulē. Krievijas karakuģi ej dirst. Krievijas kuģi sāk salas apšaudi, kamēr neliels Krievijas jūras kājnieku desants uzsāk uzbrukumu. Vairāki Ukrainas karavīri, tostarp tie, kuri nosūtīja slaveno pretestības ziņojumu par aciju, izdzīvo uzbrukumu un tiek saņemti gūstā. Vēlāk viņi tiks atbrīvoti kā daļa no gūstekņu apmaiņas, un viņu nepakļāvības vēstījums atbalsojas visā pasaulē pro-ukrainiskās demonstrācijās. Arī ap 7:00 no rīta. Masīvs Krievijas uzbrukums sāk virzīties uz Harkivu no Belgorodas. Galvenais uzbrukuma trieciens ir vērsts uz Harkivu, bet sekundārais uzbrukums uz Vovčansku ar plāniem turpināt uz Tuhivu. 0,930. Krievijas gaisa triecieni mērķēti uz Ukrainas lidlaukiem, apgrūtinot Ukrainas gaisa spēku spēju pacelties, lai aizstāvētos pret Krievijas iebrukumiem. Vairāki gaisa un raķešu triecieni tiek vērsti pret Ukrainas komandcentriem, cenšoties paralizēt Ukrainas armiju. Krievija atkārto ASV stratēģiju, kas tika izmantota abās Irākas iebrukuma reizēs. Tomēr koordinācijas, spēju un apmācības trūkuma dēļ Krievijas stratēģija ir daļēji neefektīva. Ukrainas gaisa spēki izdzīvos šo dienu un apvienosies, lai atspiestu Krievijas uzbrukuma lidmašīnas no Ukrainas centra. Krievijas gaisa un kosmosa spēki sastopas ar negaidīti spēcīgu pretestību. Raķešu kampaņa pret Ukrainas sauszemes aizsardzību lielākoties ir bijusi neefektīva, jo tās iepriekšējās dienas pozīcijas tika pamestas. Pēctrieciena bojājumu novērtēšanas spēju trūkums nozīmē, ka Krievijai var paiet vairākas dienas vai pat nedēļa un vairāk, lai apstiprinātu, vai trieciens ir bijis veiksmīgs vai nē. Līdz tam laikam mērķis jau ir vai nu stipri aizsargāts, vai arī vairs neatrodas iepriekšējā vietā. Tas ir salīdzinājumā ar vidējo ASV gaisa spēku spēju 15 līdz 30 minūtes. Daži Krievijas VVKO pārstāvji pauž šaubas par viņu spēju atkārtot ASV tipa gaisa kampaņu. Publiskie ziņojumi atšķiras, taču Ukrainas aizstāvji kara pirmajās stundās iespējams ir notriekuši līdz pat 4 uzbrukuma lidaparātiem. Turklāt Krievijas radioelektroniskā cīņa patiesībā bija pārāk efektīva, jo steigā traucēt Ukrainas signālus viņi nespēja saskaņot savas frekvences. Bez šīs koordinācijas Krievijas traucēšanas vienības nejauši apklusināja savus radiosakarus un apžilbināja savus radarus, faktiski sabotējot pašu priekšrocību, kur viņi centās iegūt. 0,930. Krievijas gaisa desanta operatīvā grupa, kas mērķē uz Hostomeļas lidostu, paceļas no VD Bolšojbokova lidostas Baltkrievijā. Uzbrukumā piedalās desantnieki no 31 Gvardes gaisa desanta brigādes, 45 Gvardes speciālo uzdevumu brigādes un iespējams arī 11 Gvardes gaisa desanta brigādes vienības. Mi-8 helikopteri pārvadā no 200 līdz 300 karavīru, kamēr drošību nodrošina KA-52 un Mi-24 uzbrukuma helikopteri. 10:30. Hostomeļas gaisa desanta spēki saskars ar uzbrukumu no vieglajiem ieročiem un amerikāņu Stinger raķetēm. Daudzi tiek trāpīti, daži tiek bojāti tik smagi, ka spiesti atgriezties vai nolaisties. Nezināms skaits ir notriekti. 10:45. 5 Ukrainas 40 taktiskās aviācijas brigādes MiG-29 pārtver Hostomeļas gaisa desanta spēkus. Krievijas iznīcinātāji nodrošina helikopteriem gaisa aizsegu, taču viņiem ir grūtības pamanīt Ukraiņus, līdz tie ir pavisam tuvu, jo Ukraiņi lido zemu un tādējādi rada zemes atbalsis radarā.
Ukraiņiem izdevās iznīcināt 2 helikopterus un atklāt traucējošu uguni pa uzbrukuma iznīcinātājiem. Uzbrukuma iznīcinātāji, kuriem bija jāatbalsta desants, tika spiesti atkāpties. Neviens no ukraiņiem netiek notriekts, kad viņi bēg. 11:00 galvenie gaisa desanta spēki veiksmīgi pārvietojas uz Hostomeļas lidostu, tieši uz ziemeļrietumiem no Kīivas. Pilsētas pretgaisa aizsardzība ir būtiski vājināta elektroniskās karadarbības un raķešu triecienu dēļ, kas piespiež to pārvietot. Tomēr vairāki triecienu iznīcinātāju bumbvedēji, uz kuriem desanta spēki paļāvās, ir spiesti atkāpties Ukrainas iznīcinātāju uzbrukuma dēļ. Helikopteru desants tuvojas nepamanīts biezā un zemā mākoņu slāņa dēļ, un vienīgais brīdinājums, ko aizstāvošie karavīri saņem, ir rotora lāpstiņu skaņa. Pirms izsēšanās KA-52 un Mi-24 helikopteri uzsāk raķešu triecienus pa Ukrainas aizsardzības pozīcijām. Mēnešus vēlāk tiks atklāts, ka kāds Ukrainas lidostas darbinieks bija informējis Krievijas izlūkdienestus par precīzajām Ukrainas aizstāvju pozīcijām. Neskatoties uz to, raķešu uzbrukums aizstāvjiem nenodara būtiskus zaudējumus. Harkivā Krievi mēģina veikt zibens uzbrukumu pilsētā. Krievijas vieglā bruņutehnika un izlūksvienības iekļūst Harkivas nomalēs, taču nonāk Ukraiņu regulāro spēku un teritoriālās aizsardzības vienības lazdā. Aizstāvji uzsāk uzbrukumus ar mērķi sašķelt ienaidnieka kolonnas, tādējādi liedzot Krieviem iespēju apvienot savus spēkus un koncentrēt ugunsspēku. Pretuzbrukumi ir ārkārtīgi veiksmīgi, un Krievijas plāns ieņemt Harkivu pirmajā dienā cieš neveiksmi. Tam būs milzīgas stratēģiskas sekas austrumu frontē, ievērojami palielinot upuru skaitu, ko Krievija galu galā cietīs savos mēģinājumos pakļaut austrumus. 11:10. Helikopteru uzbrukuma vienība, kas vērsta pret Hostomeļu, sāk nosēšanos. Sākotnēji viņi saskārās ar sporādisku uguni no Ukrainas aizstāvjiem, grupas, kas galvenokārt sastāvēja no iesaucamajiem, kuri bija slikti aprīkoti un bez iepriekšējas kaujas pieredzes. Salīdzinājumā Krievijas uzbrukumu veic dažas no retajām Krievijas armijas vienībām, kas saņem regulāru un visaptverošu apmācību. Sākotnējā izsēšanās sastopas ar nelielu pretestību, taču drīz vien viņi saskars ar arvien sīvāku pretestību. Tas nepalīdz arī tas, ka viņi ir izsēdušies lidostas kompleksa laukos un skrejceļos, padarot viņus ārkārtīgi ievainojamus aizsardzības ugunī. Lai situāciju padarītu vēl sliktāku, sauszemes uzbrukuma vienība, uz kuru izpletlēcēji cerēja, bija tikai mēreni efektīva lidostas aizsardzības apspiešanā. Aizstāvji saņemas un pretestība ievērojami pastiprinās. Kā rezultātā uzbrukošo izpletņlēcēju vidū rodas lieli zaudējumi. Pulksten 12. papildu Krievijas izpletņlēcēji ir veiksmīgi nolaidušies, ļaujot viņiem izklīst plašākā lidostas teritorijā. Ukrainas aizstāvjiem sāk pietrūkt munīcijas, un viņi ir spiesti atkāpties pēc pēdējās aizstāvju grupas sagūstīšanas. Lidostas ziemeļu sektorā uzbrukums ir veiksmīgs. 18 Iljušina IL-76 transporta lidmašīnu grupa saņem atļauju turpināt maršrutu uz tagad ieņemto lidostu. Lielās kravas lidmašīnas pārvadās simtiem karavīru un smagos transporta līdzekļus, tostarp tankus. Krievijas plāns ir izveidot gaisa tiltu uz Ukrainas sirdi un izlausties no lidostas, lai ieņemtu Kīvu, pēc tam apvienojoties ar uzbrukošajiem spēkiem, kas no Baltkrievijas virzās uz dienvidiem. Tas ir stratēģiski ambiciozi, un, ja izdosies, karš beigsies 72 stundu laikā 12:30. Austrumos Krievijas spēki un viņu Donbasa marionešu vienības virzās uz rietumiem no Doņetskas un Luhanskas. Bija mērķis ir izlausties cauri Ukrainas ierakumiem un nodrošināt ceļu uz valsts sirdi. Tomēr šeit viņi sastopas ar Ukrainas vispieredzējušākajiem aizstāvjiem, kuri nepārtraukti karo kopš 2014. gada iebrukuma. Ukrainas aizsardzības ierakumu līnijas atvaira neskaitāmus uzbrukumus, izrādoties daudz grūtāk pārraujamas nekā Krievijas militārie plānotāji bija pārliecināti novērtējuši. Līdz šim Ukrainas spēki galvenokārt bija cīnījušies pret neregulāriem Donbasa separātistiem un nelielām Krievijas speciālo spēku grupām. Tika gaidīts, ka pilnā Krievijas kara mašīnas jauda varētu samalt šos aizstāvjus zem tūkstošiem bruņutehnikas kāpurķēdēm. Taču tālredzīgie Ukrainas plānotāji bija nodrošinājuši, ka viņu aizsardzība ir pietiekama, lai stātos pretī masīvam bruņutehnikas uzbrukumam. Un ar rietumu prettanku ieroču palīdzību viņi nodarīja katastrofālus zaudējumus Krievijas bruņutehnikai. 13:00 civiliedzīvotāji sāk evakuēties no Ukrainas ziemeļu un austrumu daļām, bēgot no uzbrukošajām Krievijas armijām. Tas sarežģīja loģistiku Ukrainas armijai, kurai jāvirzās pa ceļiem, kas ir pilni ar bēgošiem civiliedzīvotājiem. 15:00 Krievijas spēki iesaistās kaujā ar Ukrainas aizstāvjiem Černobiļas atsvešināšanās zonā. 16:00 Krievijas karavīri Hostomeļas lidostā ir bijuši pakļauti sporādiskām Ukrainas bruņoto spēku un bruņotu civiliedzīvotāju uzbrukumiem.
Trešais speciālo uzdevumu pulks tiek steidzami nosūtīts uz Kijevas ziemeļiem, kamēr tiek gatavots pretuzbrukums. Viņiem pievienojas 72. mehanizētā brigāde, kas sāk uzbrukumu, lai attīrītu krievus pirms kravas lidmašīnu nosēšanās. Dažas stundas pirms ievērojama Krievijas spēka nosēšanās ģenerālis Valerijs Zalužņijs dod pavēli Ukrainas artilērijai apšaudīt lidlaukus. Apšaude dod Krievijas desantniekiem attelpu no smagās artilērijas uguns, taču tagad tā apdraud visas operācijas norisi. Ukrainas artilērijai izveidojot krāterus skrejceļos, uz kuriem Krievijas lidmašīnām būs jānosēžas, Krievijas spēki nonāk sarežģītā situācijā. Uzbrukuma lidmašīnām bija jānodrošina apspiedoša uguns un jāmeklē, kā arī jāiznīcina Ukrainas artilērija. Tomēr Ukrainas iznīcinātāji ir izdzīvojuši sākotnējo Krievijas pārsteigumu uzbrukumu un veiksmīgi traucē vai pārtver Krievijas lidmašīnas. Divas lietas kļūst arvien skaidrākas. Krievijas gaisa tilts kļūst arvien neiespējamāks. Sakarā ar skrejceļu stāvokļu pasliktināšanos un nepietiekamu atbalstu, lidmašīnas ir novirzītas uzdevumam sniegt gaisa atbalstu izpletņlēcējiem uz zemes. Abi ir pamatoti secinājumi, taču problēmas būtība ir Krievijas gaisa un kosmosa spēku spēju trūkums. Kā vēlāk pierādīs karš, Krievijas lidmašīnas ir slikti piemērotas uzbrukuma misijām pret zemes mērķiem, un tikai dažas no tām ir pienācīgi aprīkotas šim uzdevumam. Turklāt Krievijas piloti ir nepietiekami apmācīti, un Krievijas armija kopumā nav spējīga veikt kombinēto ieroču operācijas, saskaroties ar apņēmīgu pretestību. 1730. Krievijas spēki ieņem Černobiļas atsvešināšanās zonu. Viņiem tiek pavēlēts ierakties radioaktīvajā zemē, un daudzi vēlāk tiek evakuēti uz Baltkrieviju radiācijas izraisītu slimību dēļ, jo Krievija slēpj informāciju. Nav zināms, cik daudz personāla tika pakļauti bīstamam radiācijas līmenim, taču lielākā daļa pozīciju vēlāk tika pamestas. 1730. Krievija ievieš jūras satiksmes embargo gar Ukrainas krastiem. 1800 Krievijas konvojs, kas virzās uz dienvidiem no Baltkrievijas Kijevas virzienā, sastopas ar sporādisku, bet efektīvu pretestību. Ukrainas karavīri izmanto reljefu, lai veiktu uzbrukumus no slēpņa Krievijas transportlīdzekļiem, izraisot satiksmes sastrēgumus, kas palēnina konvoju kustību. Krievijas zaudējumi sāk pieaugt, jo uz konvoju tiek izdarīts arvien lielāks spiediens virzīties uz Kijevu. Neskatoties uz grūtībām, neliela bruņu tehnikas vienība spēja atrauties un steidzas palīgā Krievijas desantniekiem Hostomeļas lidostā, taču paši pastiprinājumi ieradīsies tikai pēc vairākām stundām. 1900. Ukrainas spēku uzbrukuma rezultātā Krievijas desantnieki ir cietuši smagus zaudējumus. Krievijas spēki tagad saskaras ar divām būtiskām problēmām. Pirmā ir tā, ka gaidītais gaisa atbalsts nenāk pietiekamā skaitā, lai novērstu Ukrainas pretuzbrukumu. Tas ir saistīts ar Krievijas izlūkošanas kļūdu pirms kara, jo viņi nebija pilnībā izpētījuši Ukrainas aizsardzības patieso spēku Kijevas reģionā. Tādējādi viņi bija novērtējuši, ka pretestība būs neliela un nebija norīkojuši pietiekami daudz personāla un gaisa atbalsta šim uzdevumam. Otra problēma, ar ko saskaras Krievi, ir tā, ka liels daudzums atbalsta tehnikas ir atstāts aiz muguras un atklātībā negaidīti spēcīgās pretestības dēļ. Amunīcija, pārtika, smagie ieroči un citas lietas tiek sistemātiski iznīcinātas ar Ukrainas artilēriju, kuru vajadzēja apklusināt ar gaisa uzbrukumiem. 200 Ukrainas pretuzbrukumi veiksmīgi padzen Krievu desantniekus no Hostomeļas lidostas. 2200 Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis paziņoja par pirmo sankciju kārtu pret Krieviju par tās iebrukumu Ukrainā. Sankcijas ir negaidīti stingras. Krievija bija cerējusi uz līdzīgu rietumu pašapmierinātību, kāda tika izrādīta 2014. gada Krimas iebrukuma laikā. Lai situāciju padarītu vēl sliktāku, Krievijas prezidents Vladimirs Putins bija cerējis uz ātru uzvaru, lai izvairītos no nopietna sankciju režīma. Pēc neveiksmes Hostomeļas lidostā tas kļūst arvien mazāk iespējams. 2300. Krievija aptur visu komerciālo kuģošanu Azovas jūrā, un ņemot vērā Ukrainas jūras spēku pretestības trūkumu, Krievijas jūras kara flote ir vienīgais Krievijas bruņoto spēku atzars, kas ir sasniedzis pirmskara cerības. Pirmās dienas beigās Krievija ir sākusi karu visās frontēs. Raķešu apšaudes, elektroniskā traucēšana, spiediens no jūras, sauszemes uzbrukumi un pat diversijas. Taču viņiem nav izdevies sasniegt vienu no galvenajiem pirmās dienas mērķiem – iegūt izmantojamu aviobāzi Kijevas apkaimē. Tāpat viņi nav gāzuši Ukrainas valdību vai izraisījuši iekšēju sabrukumu.
Ieejot nākamajā dienā, Krievija zina, ka viņiem ir jānodrošina lidlauks pietiekami ilgi, lai varētu ievest smagus papildspēkus un virzīt Kijevas kolonnas uz priekšu. Pirms loģistika un slēpņi viņus aptur, Ukrainai ir jāturpina liekt piekļuvi šiem lidlaukiem, jāturpina padarīt ceļus un nāvējošus ar slēpņiem un uzspridzinātiem tiltiem, kā arī jāsaglabā vadība un kontrole pietiekami ilgi, lai mobilizācija un ārējais atbalsts sāktu pieaugt. Tikai vēl viens vārds, pirms sākam iebrukuma otro dienu. Šis ir mūsu jaunais kanāls, kurā mēs padziļināti analizēsim, kas patiesībā notika kaujas laukā dažādos konfliktos, ne tikai Krievijas un Ukrainas karā. Tāpēc, ja jums patīk šis video, lūdzu nospiediet patīk pogu, abonējiet un atstājiet komentāru, kuru kaujas lauku jūs vēlētos, lai mēs apskatām nākamreiz. 2. No 0,000 līdz 0,600. Konvoji no Baltkrievijas turpina virzīties uz Kijevu visu nakti, taču pārvietojas ievērojami lēnāk nekā bija gaidīts. Sāk parādīties loģistikas problēmas, jo kļūst skaidrs, ka ievērojams daudzums benzīna, kas bija rezervēts uzbrukumam Kijevai, ir ticis atsūknēts un pārdots Baltkrievijas civiliedzīvotājiem Krievijas karavīru rokām. Apmaiņā pret alkoholu, cigaretēm un pārtiku dienās pirms iebrukuma ir redzama arī vispārēja gatavības problēma. Krievijas vienību komandieri ir taktiski nesagatavoti kaujas operācijām, jo nebija brīdināti vai sagatavoti uzbrukumam līdz brīdim, kad tas jau bija sācies. Kritiska apakšvirsnieku trūkuma dēļ Krievijas armijā ne tikai pasliktinās komandēšanas un kontrolas problēmas. Bez profesionāliem apakšvirsniekiem pastāv liela plaisa starp Krievijas virsniekiem un jaunākajiem karavīriem, kuri bieži tiek atstāti paši savā ziņā vai spiesti izpildīt pavēles, kuras viņi pilnībā nesaprot. Rezultātā uzbrukums Kijevai ir palēninājies līdz gliemeža tempam, jo Krievijas armija piedzīvo grūtības. Loģistikas problēmu, vājās disciplīnas, plānošanas un apmācības dēļ. Ukrainas speciālie spēki veic postošus reidus pret Krievijas kolonnām, izraisot bailes un apjukumu uzbrucēju vidū. Krievijas karavīri, kuri cerēja tikt sagaidīti kā atbrīvotāji, saskaras ar lielu skaitu partizānu, kas arī piedalās uzbrukumos un traucē viņu darbībām. Pirms iebrukuma Ukrainas valdība izdalīja lielu daudzumu šaujamieroču vietējiem iedzīvotājiem visā valstī. Austrumos Krievijas artilērija intensīvi apšauda Harkivu, nesaudzējot ne militāro, ne civilās infrastruktūras objektus. Lai mēģinātu salauzt aizstāvjus, Krievijas bruņu tehnikas uzbrukumi atkal tiek vērsti pret Cietokšņa pilsētu, no agra rīta līdz pēcpusdienai. Hostomeļā Krievijas desantnieki ir apvienojušies ar sauszemes uzbrukuma spēkiem, kas virzās no Baltkrievijas un uzsāk uzbrukumu lidostai. Tomēr Krievijas bruņotie transporta līdzekļi nonāk Ukrainas spēku uzbrukumā, kā rezultātā tiek iznīcinātas vairākas bruņu tehnikas un kājnieku kaujas mašīnu kolonnas. Tie, kas iztur slēpnu uzbrukums, pievienojas otrajam gaisa desanta spēku vilnim un veiksmīgi ieiet Hostomeļas lidostā, piespiežot Ukrainas spēkus atkāpties vēlreiz. Krievija jaunajam uzbrukumam piesaista līdz pat 200 helikopteru, taču atkal saskaras ar ierobežotu efektivitāti, slikto izlūkošanas datu, blīvās pilsētas apbūves un Ukrainas pretgaisa aizsardzības dēļ. Krievijas iznīcinātāji uzsāk uzbrukumu Kijevai, galvenokārt trāpot civilajai infrastruktūrai un nodarot maz kaitējumu tās aizsardzībai. Ukrainas Su-27 tiek notriekts, mēģinot atvairīt uzbrucējus. Ukrainas iznīcinātāji pārsvarā ir aprīkoti ar radariem un raķetēm, kas ir veselu paudzi atpalikušas no Krievijas kolēģu aprīkojuma, tādējādi radot viņiem lielu trūkumu gaisa cīņās. Uz zemes Krievijas diversanti, ģērbušies Ukrainas formās, iekļūst Obolonā, Kijevas ziemeļos. Viņu mērķis ir ieņemt ēku, kurā atrodas Ukrainas parlaments. Tomēr Ukrainas karavīri viņus ātri atklāja un iznīcina. Ukrainas pašaizsardzības vienības tiek organizētas visā Kijevas reģionā un aktīvi piedalās aizsardzībā pret Krievijas uzbrukumiem. Civilie brīvprātīgie izgatavo tūkstošiem Molotova kokteļu, gaidot Krievijas spēku izlaušanos cauri pilsētas aizsardzībai. Saskaņā ar Ukrainas izlūkdienestu, Krievijas FSB iekšienē esoši simpatizētāji, kuri iebilda pret iebrukumu, nopludināja informāciju par īpašu kadīroviešu vienību, kas pārvietojās uz Hostomeļas nomali. Apgalvojot, ka ir Čečēnijas līdera Ramzana Kadīrova elitārās vienības karavīri, kolonna sastāv no aptuveni 1500 kaujiniekiem un smagās tehnikas. Ukrainas prezidenta Volodymyra Zelenska slepkavība Harkivā. Krievijas vieglā kājnieku vienība un daļa atbalsta transporta līdzekļu veikmīgi iefiltrējas pilsētas nomalē. Karavīri ir apjukuši, kad viņus sagaida saniknotu civiliedzīvotāju pūļi. Viņiem bija teikts, ka viņus sagaidīs ar ziediem kā atbrīvotājus. Civilizētāju protesti būtiski palēnināja Krievijas kolonnas, dodot Ukrainas aizstāvjiem laiku pārgrupēties un uzsākt pretuzbrukumus pilsētas nomalēs. Viņiem izdevās apturēt iebrukumu Harkivā vakarā,
Krievijas spēki ir atkārtot ieņēmuši Hostomeļas lidostu un tagad kontrolē drošības kontrolpunktus visā Hostomeļas ziemeļdaļā. Tomēr skrejceļi tiek uzskatīti par pārāk stipri bojātiem Ukrainas artilērijas un sapieru dēļ, lai droši pieņemtu kravas lidmašīnas. Krievijas gaisa uzbrukums nav sasniedzis nevienu no saviem mērķiem. Donbasa virzienā Krievijas karaspēks gūst pakāpeniskus panākumus Avdijivkas, Horļivkas un Popasnas virzienā. Pretestība ir spēcīgāka nekā tika gaidīts un labāk organizēta nekā bija plānots. Krievijas militārie plānotāji bija gaidījuši, ka šobrīd būs jau vairāk nekā 100 km dziļi Ukrainā un nav pienācīgi sagatavojušies ilgstošai, smagai kampaņai. Neskatoties uz šīm neveiksmēm, Krievijas spēki dienvidos sāk apvienoties ar tiem, kas atrodas dienvidu austrumos. Sāk veidoties liela mēroga uzbrukums strateģiski svarīgajai Mariupoles pilsētai. Ukrainas valdība publiski atzīst risku, ka Mariupole varētu tikt nogriezta Krievijas uzbrukuma rezultātā. Iestājoties naktī, kļūst arvien skaidrāk, ka Ukrainas nodevēji austrumos ir veikuši pasākumus, lai palīdzētu Krievijas uzbrukumam. Sniedzot izlūkošanas informāciju par Ukrainas karaspēka pārvietošanos un nocietinājumu stiprumu, nodevēji ir motivēti vai nu ideoloģiski vai finansiāli. Civilās partizānu grupas sāk sistemātiskas medības uz šiem nodevējiem un Krievijas infiltrantiem, jo pašu tiesas gadījumi pieauga visā valstī. Otrās dienas beigās Krievija joprojām dažviet virzās uz priekšu, taču karš nav noritējis tā, kā tam vajadzēja. Virzība uz Kijevu palēninās, veidojot sastrēgumus un apgādes problēmas. Un pat tad, kad Krievija atgūst teritoriju ap Kijevas apgabala lidlaukiem, tā joprojām nevar droši pārvērst tos par izmantojamu gaisa tiltu, pa kuru masveidā ieplūst karaspēks un tehnika. Tāpēc ātrās uzvaras iespēja loks, ieejot nākamajā dienā, aizveras. Krievija zina, ka tai jāatrisina Kijevas problēma, vai nu padarot kādu lidlauku izmantojamu, vai arī panākot skaidru sauszemes izrāvienu ap galvaspilsētu, un vienlaikus jāstabilizē sava loģistika, lai kolonas neapstātos un netiktu iznīcinātas pa daļām. Savukārt Ukrainai ir jānodrošina, lai gaisa tilts paliek nefunkcionāls. Jāturpina trāpīt degvielas krājumiem, kravas automašīnām un iestrēgušajām kolonnām, kā arī jātur svarīgās pilsētas pietiekami ilgi, lai varētu uzkrāties pastiprinājumi un starptautiskais atbalsts, kas nostiprinātu aizsardzību. Trešā diena. Krievijas spēki, kas virzās uz dienvidiem no Baltkrievijas, sāk iegrimt purvā. Uz ceļiem ir milzīgi sastrēgumi, jo Krievijas karaspēks slikti kontrolē satiksmi, kā arī trūkst degvielas un pārtikas, jo karavīri tās pārdod. Abi šie faktori, kas bija novērojami jau Baltkrievijā, sāk atstāt ietekmi uz operāciju norisi. Ukraina arvien biežāk izmanto lielus bruņotus dronus, lai traucētu un iznīcinātu Krievijas transporta līdzekļus, kamēr Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas joprojām atrodas transportēšanas režīmā. Dronu uzbrukumi kļūst arvien negaidītāki. Tas ir jauns kara pavērsiens, kuru Krievijas armija nebija paredzējusi tik lielā mērogā. Lai cīnītos pret lielo dronu draudiem, Krievija cerēja paļauties uz tiem pašiem līdzekļiem, ko tā izmanto, lai novērstu plaša mēroga Ukrainas gaisa uzbrukumus, iznīcinātāju atbalstu un zemes pretgaisa aizsardzības sistēmām. Tomēr droni lido zemu un lēni, padarot tos grūti pamanāmus ar gaisa radariem. Un Krievijas iznīcinātājiem Ukrainas gaisa telpa kļūst arvien naidīgāka, jo pretgaisa aizsardzība darbojas netraucēti. Krievijai nav īpašu līdzekļu ienaidnieka pretgaisa aizsardzības iznīcināšanai, kādi ir ASV, un tā vietā paļāvās uz raķešu uzbrukumiem un speciālajiem spēkiem, lai neutralizētu Ukrainas lielo augstā kara laika pretgaisa aizsardzības arsenālu. Kamēr ASV izmanto ātru meklēšanas un iznīcināšanas ciklu, lai fiziski iznīcinātu radarus un palaišanas iekārtas dažu minūšu laikā, Krievijas doktrīna ir mazāk agresīva, bieži vien aprobežojoties ar tā sauktiem soft kill, kas tikai īslaicīgi apspiež vai traucē signālus. Taču Ukrainas augstā mobilitāte, kā arī vājā Krievijas plānošana, ir novedušas pie tā, ka lielākā daļa izdzīvoja sākotnējo uzbrukumu. Un tagad tie ir atkal apvienoti, aizverot arvien lielāku Ukrainas gaisa telpas daļu Krievijas lidmašīnām. Starp Krievijas gaisa un kosmosa spēkiem pieaug nevēlēšanās lidot dziļi Ukrainas teritorijā. Lai Kijevas ofensīvai klātos vēl sliktāk, Ukrainas aizstāvji ir iznīcinājuši vairākus svarīgus tiltus. Tika gaidīts, ka šos tiltus ātri ieņems un nodrošinās specvienības, taču Ukrainas pašu specvienības to ir padarījušas grūtu, ja ne neiespējamu lielākajā daļā gadījumu. Ukrainas specvienības pastāvīgi veic uzbrukumus Krievijas kolonnām, izmantojot rietumu prettanku raķetes ar lielu efektivitāti, pirms atkal pazūd laukos. Kādā brīdī trešās dienas rītā Krievija mēģina atjaunot gaisa tiltu uz Kijevu, uzbrukot Vasiļkivas pilsētai un tuvējai militārajai lidlaukam. Neskatoties uz spēcīgu pretgaisa uguni, Krievijas desantniekiem izdodas lielā skaitā nolaisties pie Vasiļkivas un sākt virzīties uz lidlauku.
Krievijas spēkiem pievienojas arī slepenie aģenti, kas pilsētā bija izvietoti jau mēnešus pirms kara. Tomēr viņi tieši sastopas ar 40. taktiskās aviācijas brigādi, kas jau gaida un ir spiesti atkāpties. Otrais mēģinājums izveidot gaisa tiltu uz Kijevu cieš neveiksmi, un Krievija beidzot ir spiesta pilnībā atteikties no šī plāna. Tagad ir skaidrs, ka 3 dienu plāns gāzt Kijevas režīmu ir izgāzies. Tas sagādā lielu apkaunojumu Krievijai visā pasaulē, kura savā uzbrukumā bija skaidri vilkusi paralēles starp savām spējām un Amerikas Savienoto Valstu iespējām. Krievijas spēki veiksmīgi ieņem Kijevas hidroelektrostaciju, taču šajā mēģinājumā cieš ievērojams zaudējumus. Viņi noturēs staciju tikai 24 stundas, pirms nākamajā dienā tiks padzīti. Ukrainas speciālie spēki atklāja un uzbruka Kadirova vienību, kurai bija uzdots nogalināt prezidentu Zelenski. Viena grupa tiek pārtverta un iznīcināta Kijevas nomalē, kamēr bezpilota lidaparāti atklāja vēl 2 čečenu karaspēka koncentrācijas. Ukrainas Nacionālā gvarde un Alfa grupas speciālie spēki uzbruka abām čečenu vienībām, nodarot tām ievērojamus zaudējumus un piespiežot atkāpties. Austrumos Krievijas spēki atzīst, ka blitzkrieg pret Harkivu nav iespējams. Krievu spēki maina taktiku, vairs nesūtot vieglo kājnieku un izlūkošanas vienības pašnāvniecīgos uzbrukumos, lai mēģinātu izlaust ceļu pilsētā. Tā vietā Krievija sāk izvietot savus spēkus, lai ielēgtu un izolētu pilsētu, vienlaikus paļaujoties uz savu vēsturisko taktiku – apšaudīt civiliedzīvotājus pašā pilsētā ar tālās darbības artilēriju. Neskatoties uz to, Ukraina joprojām stingri kontrolē stratēģiski svarīgo pilsētu Donbasa reģionā. Krievijas uzbrukumi turpinās, taču gaidītā Ukrainas militārā sabrukšana nenotiek. Ārpus Mariupoles Krievijas uzbrukums uzņem apgriezienus. Tagad ir kļuvis skaidrs, ka Kijevas ieņemšana kļūst arvien mazāk iespējama un uzmanība tiek pievērsta Mariupoles sagrābšanai. Kā nozīmīgs rūpniecības centrs, Mariupola ir stratēģiski un politiski svarīga, taču vēl lielāka nozīme Krievijas kara centieniem ir spējai saglabāt prestižu, ieņemot šo pilsētu. 72 stundu ilgo kauju laikā visā pasaulē izziņotā gaidītā 3 dienu uzvara skaidri rāda, ka tā nepiepildās. Ja Krievija spēs ieņemt Mariupoli, tas palīdzēs valstī saglabāt politisko prestižu. Dienas beigās Krievijas ziemeļaustrumu ofensīva atrodas 19 jūdžu attālumā no Kijevas centra, taču tās loģistikas stāvoklis un kaujas spēja arvien pasliktinās sliktās plānošanas un nepārtrauktu Ukrainas uzbrukumu dēļ. Krievijas plānotājiem nākas atzīt, ka Kijeva tuvākajā laikā visticamāk netiks ieņemta un sākt gatavoties tradicionālākai sauszemes kampaņai pret pilsētu. Viņiem ir nepieciešamā tehnika, taču tā ir bezcerīgi iestrēgusi arvien pieaugošā sastrēgumā, kas drīz kļūs leģendārs mūsdienu karadarbības vēsturē. Un tāds ir patiesais 3. dienas beigu attēls. Krievija ir nonākusi trieciena attālumā no Kijevas, bet nav ieguvusi kontroli pār Kijevu. Blitzkrieg aprēķini vairs nav spēkā. Pārāk daudz ceļa, pārāk maz degvielas, pārāk daudz slēpņu un nav neviena droša gaisa tilta, lai atjaunotu tempu. Tāpēc karš pāriet no sprinta uz smagu, nogurdinošu cīņu. No šī brīža katra jūdze ceļā uz galvaspilsētu būs jāizcīna. Vecmodīgā veidā, ar lēnu virzību, smago artilēriju un aplēnkumu loģiku. Tikmēr Ukrainas visa stratēģija kļūst par to, lai šīs kolonnas paliktu iestrēgušas, ciestu zaudējumus un būtu dezorganizētas pietiekami ilgi, lai aizstāvji un ārējais atbalsts viņiem aiz muguras pārvērstu laiku par ieroci. Kur tas viss beigsies? Šī video tapšanas brīdī, 4 gadus pēc tās sākuma, 2022. gada 24. februārī, atbilde joprojām nav zināma. Paldies, ka skatījāties, un kā atgādinājums, šis ir mūsu jaunais kanāls, kurā mēs padziļināti analizējam, kas patiesībā notika kaujas laukā, Krievijas-Ukrainas karā un ārpus tā. Ja jums tas patīk, nospiediet patīk, abonējiet un atstājiet komentāru. Norādiet nākamo konfliktu, kauju vai kampaņu, kuru vēlaties, lai mēs apskatām. Tiekamies kaujas laukā!